Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu sieviete Ilga, Aleksandra meita, no Vedrusu Guļajevu mulku dzimtes. Un šodien, 2024. gada 20. novembra dienā, es paziņoju par to, ka zemes grāmatu apliecības, kas tika uzspiestas ar viltu, ar meliem, tika atgrieztas atpakaļ izdevējiem. Daugavpils tiesas zemes grāmatu nodaļai un konkrēti Siliņam Gunāram, kā Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājiem zemes grāmatu jautājumos. Tātad dokumenta numurs lielie burti IG 20241111 svītriņa 7119 svītriņa 01. Tāpat šo dokumentu komplektu saņēma arī Narnicka Vita, kā valsts zemes dienesta ģenerāldirektore, un Šilava Alla, kā Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja, ierakstīta Latvijas pasta sūtījuma veidā numur RR lielie burti 930 4309 92 LV lielie burti. Un arī upenieks Gunārs, kā Krāslavas novada pašvaldības vadītājs, par to tika informēts, ka mulku dzimta ir atgriezusi sev savus īpašumus, ko ar varu, tātad lēmumu, ko pieņēma Centrālās zemes komisijas priekšsēdētājs Vectirāns 2015. gada 7. septembra dienā, lēmuma numurs 9991 ir spēkā neesošs, fiktīvs, balstīts uz nepatiesu informāciju, un tātad Vectirāns ir atsevinājis slepeni mūsu dzimtai 19,743 hektāru platību, kas ir mantota no paudzes paudzē. Es esmu šīs zemes platības Ūdrīšu pagastā tiešā mantiniece 4. pakāpē. Tur ir dzīvojis un strādājis mans vecvectēvs Pēteris Mulkis kopā ar Stefāniju, kur ir dzimuši 12 bērni, kur dzīvoja visu mūžu mans vectēvs Jāzeps Mulkis kopā ar Leonardi, mana māte Antoņina, Jāzepa meita un es. Un tāpēc nekāda ofisos sēdošā Vectirāna Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja lēmumi mums nav saistoši. Mēs esam zemes pamat iedzīvotāji, vīrieši un sievietes, un mēs nekād netikām neinformēti, neakceptējām šo salašņu lēmumus. Viņi nav spēkā esoši. Anulēts. Tātad zemes grāmatu apliecības tika atgrieztas izdevējam, jo tās nav derīgas. Derīgas nav tāpēc, ka zemes grāmatu likums nav spēkā esošs, tas nekād netika izsludināts laikrakstā Vēstnesis, kā to paredz likums ofisā sēdošajiem. Tika papildinājumi apstiprināti tikai, nevis pats likums. Līdz ar to tas nav spēkā esošs. Gribu uzsvērt, ka neviens komersants nevar un nedrīkst atsaukties uz denacionalizētas valsts likumu. Tas nozīmē, ka faktiski visi īpašumi, kas reģistrēti zemes grāmatā, ir nelikumīgi, jeb spēkā neesoši. Tā kā korporācijas Latvijas Republika pārvaldnieki, tiesas, notāri, Centrālā zemes komisija
un kas tur viņiem vēl palīdz. Pašvaldību darbinieki, jā, veids ļoti lielu krāpniecības schēmu, izkrāpjot zemes īpašumus sievietēm un vīriešiem mūsu dzimtām. Līdz ar to es par šo faktu esmu jau atklāti paziņojusi vairāk kārt, gan Centrālajai zemes komisijai, rakstveidā. Viņi atsūtīja kaut kādu nekompetentu atrakstīšanos. Es norādīju, ka viņu lēmums nav spēkā esošs, jo balstīts uz melīgiem, nepatiesiem faktiem. Es uzrādīju visus testamentus, kas glabājas arhīvos, un Krāslavas rajona tautas tiesas spriedumu no 1994. gada. Tātad 94. gada 5. decembra dienas spriedumu numur 2/837 mazais burts M svītriņa 1 par juridiskā fakta konstatēšanu un apstiprināšanu mantojumā pēc testamenta. Tātad šo lēmumu ir parakstījis Krāslavas rajona tautas tiesas tiesnesis A. Vilmanis. Tātad šis lēmums ir spēkā un nekad netika apstrīdēts. Līdz ar to es pierādīju Centrālajai zemes komisijai un Tieslietu ministrijai un visiem salašņām, kas atņem īpašumus, ka viņu lēmumiem nav spēka, jo eksistē testamenti un eksistē tautas tiesnešu spriedumi, kas ir saistoši. Tāpēc šo salašņu komisiju sajietiem nav tiesiska spēka un visiem šādiem vectirāniem jāsēž cietumā. Tātad tāpat šajā dokumentu komplektā ir pielikti gan testamenti, gan citi fakti. Tātad, jā, un ap mūsu dzimtas īpašumu daudz visādu salašņu vazājas. Tā kā pirmais, kas uzbruka pēc vecmammas nāves un pēc mammas nāves, bija Zaglis Kozinda Vladislavs, kurš tieši arī balstoties uz kukuļošanas schēmu dabūja sev šo īpašumu, ir šo īpašumu izsaimniekojis un slēptā veidā viņš ir dabūjis tātad kaut kādā veidā atļaujas veikt izcirtumus Daugavas lokos, kas ir aizsargājuma teritorija, dabas parks, un tur izcirtumus nedrīkst veikt, bet, es veicu privātu izmeklēšanu un atradu visus, kas ir devuši saskaņojumus šim Zaglim. Tātad ir izcirsts 900 kubikmetri egles, jā, mūsu dzimtas meža. Man par to ziņoja kaimiņi un radi, kas dzīvo apkārt, jo tā ir mūsu senču un dzimtas zeme, un mums apkārt tur joprojām dzīvo cilvēki, kas zina īsteno lietu situāciju, un bieži ir griezušies un teikuši, dariet kaut ko, jums izcert mežus, jums izsaimnieko. Jā, tā kā Kozinda Vladislavs ilgu laiku ir slēpies, beigalējis pa visu Latviju. Viņam ir līdzinātāji, tādi kā Inese, no Pļaviņām Inese, un viņas dēls arī Inese Liniņa un Jānis Liniņš, jā. Tā kā Jānis Liniņš, es viņu personīgi redzēju, bija Zaglim Kozindam Vladislavam klāt pie notāra un suflēja, ko teikt, ko darīt, ko rakstīt, ko neparakstīt. Tāpat tagad tas Zaglis ir miris, Kozinda Vladislavs ir miris, bet to viņš nopelnīja uz izdegtā zemes, uz izdegtās meža īpašumu, jā. Viņš ir nopircis dzīvokli sev Valvos, ko mantojis ir viņa dēls, un tagad turpina zagšanas schēmu. Tātad dēls, Zagļa dēls, ko sauc par, kā viņu tur, Vasiļjevs Viktors, jā, arī turpina Zagļa iesākto. Zagļa dēls
arī ar palīdzību. Viņam palīdz, es tā saprotu, Krāslavas novada pašvaldības jurists vai bijušais jurists Dilba Donāts. Tā kā tur tas arī viss tiek palīdzēts. Zagļiem daudz līdzinātāju izrādās, jo ir iespēja nopelnīt. Tāpēc uzreiz uzrodās, kas formēs, kas pirks, kas zāgies, kas vēl kaut ko kukuli dabūs. Tāpēc zagļiem ir daudz palīgu, bet es esmu veikusi 5 gadu garumā privātu izmeklēšanu, man ir visu zagļu vārdi, uzvārdi, ko viņi ir darījuši, kad ir darījuši, kādi lēmumi pieņemti. Un par to es esmu visu ziņojusi Daugavpils rajona tiesai, Novičenakam Pēterim, Latgales rajonas tiesas priekšsēdētājiem, Novičenakam Pēterim. Viņš liestu par zagšanu neierosināja, atstāja bez virzības, pat vispār atbildi nesniedza. Tālāk es šo faktu arī atskaņoju rakstveidā Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Papsujevičam Mihailam. Vispār nevienas atbildes kopš februāra. Tā kā šie salašņas, ofisos sēdošie, piesedz viens otru pretlikumības. Jā. Līdz ar to, jā, tagad pēc tā zagļa nāves viņa dēls turpina un grib pārdot to mežu, manu dzimtas mežu, kas nepārdodas. Es to esmu jau paziņojusi. Tā kā Donāts Dilba jau ir parādā man, dzīvai sievietei, 1000 eiro par nesankcionētu iebrukumu privātā īpašumā. Par to viņš tika informēts elektroniskā veidā. Līgums ir spēkā, tā kā Donāts Dilba ir parādnieks. Tāpat Viktors Vasiljevs par savu kriminālo atbildību un par tēva nodarījumu nesīs atbildību. Tā kā par savu nodarījumu. Es atkārtoju, mūsu dzimtas zemes paliks un tiks nodotas tikai no paaudzes paaudzē. Tāpat es informēju Krāslavas novada pašvaldību un Ūdrīšu novada pašvaldību, kā agrāk bija 3 piebraucamie ceļi, tagad neviena nav, un Krāslavas novada pašvaldība ir pie tā vainojama, jo arī dod slēptus akceptus zemes ceļu aizaršanai. Tā kā es esmu labi pasēdējusi arhīvos un dabūjusi visus Latvijas PSR arhīvu kartes, kur ir tie piebraucamie ceļi. Līdz ar to ir skaidrs, ka Krāslavas novada pašvaldība nodarbojas ar zemju izsaimniekošanu. Nevis saimniekoja teritorijā, bet izsaimnieko. Izcert, izzāgie, dod atļaujas pa labi, pa kreisi, slēptas, jā. Nu, nevelti. Ūdrīšu pagasts skaitās nabadzīgākais Latvijā. Nu, laikam nost tādus saimniekus kā Upenieks Gunārs, nost tādus izsaimniekotājus, nost tādus kangarus, kas kaitē dzīvībai, zemes, vīriešiem un sievietēm. Laiks ir pienācis atbildēt šiem salašņām par noziedzīgiem nodarījumiem 30 gadu garumā. Es esmu tas, kas es esmu, un lai notiek Dieva prāts ar jums visiem. Paziņots, 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 neatgriezeniski. Jūsu zemes grāmatas savāciet atpakaļ. Mūsu zemes bija, būs un vienmēr paliks mūsu mulku dzimtas īpašumā. Nepārdodas nekādi zagļi, kā Vasiljevi Viktori, kopā ar Dilbām. Netuvojieties. Mūsu zemes ir Dieva aizsardzībā.